par cilmu šūnām. Paldies, kad interesēties, un tas aicinājums uz lekciju bija saistībā ar to, vai mēs to varam uztvert kā kasko apdrošināšanu. Mēs zinām, ka mēs savām mašīnām pērkam kasko apdrošināšanu un dusmojamies, ka tas ir dārgi, un tādā brīdī būtu varbūt citas vajadzības, bet Dievs nedod, ja mums arī kaut kas notiekās, tad mēs esam priecīgi, ka tādā reizē tomēr mēs saņēmāmies un to, kas darāms, izdarījām, jo tad mēs jutāmies drošāk, pasargātāk un kādreiz arī niecīgas lietas varējām vieglāk atrisināt. Tādā aspektā varam uztvert arī cilmu šūnu saglabāšanu, ģimenes tādai apdrošināšanai, veselības apdrošināšanai nākotnē. Es varētu tikai minēt, cik daudz jūs zinat par cilmu šūnām. Jūs jau daudz nesat. Tātad, kad 3 jūs esat pagaidām pieslēgušies, un tas nozīmē, ka tiešām čatiņā varat droši jautājumus rakstīt, un mēģināšu arī šajā reizē varbūt izstāstīt arī tādas vienkāršākas lietas un tās dikti sarežģītās par saslimšanu, tādiem fizioloģiskiem mehānismiem un pat izdzēšu laukā, bet tātad arī par tādu kā apdrošināšanu, vai kas mums būtu jāizdara, ja mums reiz ir tā labā situācija, ka mēs gaidām mazulīti ģimenē, tad tas arī ir tas īstais brīdis, un es vienmēr saku, nepalaid to mirkli vējā. Kāpēc? Tāpēc, kad bieži vien iznāk satikties ar mamām, kuras gaida 2., 3. bērniņu, un kuras stāsta, ka toreiz pie 1. bērna neviens nepateica, vai pie 2. vai pie 3. Ja, un liekas, ka informācija ir visriņķī apkārt tīmeklī pārēm, un grūti viņu ir izšķirot, un tomēr mums tā informācija pietrūkst. Un kas to apliecina? Tas apliecina tas, ka tā informācija pietrūkst, un mēs turpinām izmest medicīniskajos atkritumos nabas saites cilmu šūnu materiālu. Ja, tā tad tāda izniekota iespēja. Tā ir mūsu izvēle, vai pēc dzemdībām mēs izmetam tajos miskastē, vai mēs pēc dzemdībām saglabājam materiālu cilmu šūnu bankā ar domu, kad nedod Dievs nākotnē, mums tomēr būs tas drošības pilventiņš ģimenē. Un kā jūs domājat, cik procentos no visām dzemdībām vecāki saglabā cilmu šūnu materiālu, saglabā nabas saiti? Un tas procents ir gana mazs, tuvu 2%, bet, teiksim, 1,7% Latvijā, vidēji Eiropā 2 līdz 2,5%. Tad ir tādas valsts kā Spānija, kur ir 10% pēc dzemdībām. Turcija varbūt neesam izbrīnīti, kur ir tikai 0,5% reāli tiek saglabāts. Ja? Tātad tā ir tā bilde, kur mēs esam ar saviem 1,7%. Un it kā, kad es tā zīmēju, tad liekas, ka turpat vien jau ir. Bet iedomājieties, 100 mazulīšu piedzim, viss vērtīgais tika izmests slimnīcas miskastē. Ja par nabasaites asinīm un tādi neapgāžami postulāti, fakti, tad kas tas ir? Tās ir tās asins, kas paliek nabasaitē un placentā pēc tam, kad mazais ir piedzimis, ja, tās pāri palikušās asinis. Vēl ir lieta, kad kādreiz saista, ka tas tāds, varbūt pretrunīgi vērtējams pasākums ir, un mēs tur runājam mārketinga nolūkos, un patiesībā tā īsti nav izpētīts, bet nekādīgi tas viss nav pret zinātni vai neētisks, Dievs pasargi. Mēs paņemam cilmu šūnas, paņemam nabas saites asini, tad, kad mazais ir piedzimis, un to
kas viņam vairs nav vajadzīgs. Ja? Tātad ar to daļiņu, kas ir palikusi pāri, mums pilnīgi pietiek, lai mēs varētu sagatavot bioloģiskus produktus nākotnē. Nerunājot par reliģiju vai politiku, un kas ir svarīgi, un ko mammas jautā kādreiz, vai tas nebūs kaitīgi pašai māmiņai pie dzemdībām vai mazulītim. Un vēlreiz apliecināšu, ka dzemdību procesu tas nekāda neizmaina. Mums nav jāvada, vecmātei nav jāvada dzemdības savādāk, jo, kā jau minēju, tad, kad nabassaite ir izpulsējusi, tad mēs paņemam to materiālu, kas ir palicis. Ja? Tātad ne tas ir sāpīgi, ne arī mēs atņemam mazajam kaut ko no tā visa. Un arī nav nekāda nepieciešamība spriest par to, vai tad tagad būs uzreiz jāpārklemē tā nabassaite, un mēs mazajam kaut kādu daļu asiņu atņemsim. Nē, mēs runājam par profilaktisku cilmšūnu materiālu savākšanu, kas mums atļauj dzemdības vadīt fizioloģiski normāli, ievērojot visus algoritmus. Un beigās nabassaites asiņu cilmšūnas tiek izmantotas pāri par 80 saslimšanām. Un tās ir smagas saslimšanas, dzīvībai bīstamas saslimšanas, tie ir dažādi asins vēži, arī ģenētiski traucējumi. Un šajā situācijā tas asins materiāls kļūst ļoti, ļoti vērtīgs, ko mēs esam varbūt vieglu roku izmetuši. Vēl teiksim, šajā tabulā salīdzinot embrionālās pieaugušā un nabassaites cilmšūnas, es esmu izcēlusi tikai nabassaites cilmšūnas, jo par embrionālajām nerunājam, tāpēc, ka tur gan ir ētiski ierobežojumi un maz pētītas, līdz ar to viņas ir. Ja mēs par pieaugušu cilvēku runājam, jā, pieaugušos cilvēkos tādos, kā mēs visi esam, ir cilmšūnas, bet viņas ir, vienkāršiem vārdiem runājot, viņas ir tieši tikpat vecas kā mēs paši un tikpat aktīvas vairoties, dalīties, un tas ir tas, kas viņas salīdzināšanai padara nebūt ne tik vērtīgas kā nabassaites cilmšūnas, jo nabassaites cilmšūnās ir viss mūsu dzīves gājums, viss dalīšanās potenciāls. Tāpēc mēs runājam, ka viņām ir vairošanās resursi lielāki un augsts dalīšanās potenciāls. Tas ir tikai tāpēc, ka tas viss šūna dalās visu mūžu, un ja mēs paņemam dzimšanas brīdī, tad attiecīgi tas dalīšanās potenciāls šūnai ir daudz lielāks nekā tad, ja mēs viņus mēģinātu manā organismā iegūt vai kādā citā pieauguša cilvēka. Tātad kādreiz ir tas mīts par to, ka tur jau to asiņu ir maz un tur nepietiks pieauguša cilvēka ārstēšanai. Šo mītu arī esam jau apgāzuši. Pagājušajā gadā ir apstiprināts produkts, kurš apliecina, kāda laboratorija māca pavairot asins cilmes šūnas. Tātad pat tad, ja mēs esam pie dzemdībām paņēmuši 10 vai 20 ml asiņu un izdalījuši asins cilmes šūnas, noglabājuši, ja? Pat tad tā ir milzu vērtība, jo tas mīts vairs nedarbojas par to, kad nepietiks pieauguša cilvēka ārstēšanai. Vēl ir tas aspekts, par kuru ir jāpadomā, kā izskatās bilde pasaulē tādā donoru statistikā, jo vienai daļai jauno cilvēku liekas, ka es tagad par to nedomāšu, bet tad, kad tā situācija atnāks, tad es domāšu, gan jau zinātne būs pietiekoši attīstījusies, vai būs kāda cita resursi, vai kādas citas iespējas, un beigās mēs visi arī donoru kustību zinām, un ka tāda lieta pastāv, ka mēģina piemeklēt saderīgu donoru, bet te veidojās tādā vēsturiskā gaitā bilde, ka tas mūsu saglabātais cilmšūnu materiāls, kas ir mūsu ģimenes materiāls, kādreiz var būt arī vienīga atslēga uz saderīgu donoru piemeklēšanu, jo mēs
etniski diversificējamies, tā tas saucās, jo kustība pasaulē starp kontinentiem, ģimenes veidošana starp dažādām etniskām grupām mums samazina to iespēju atrast saderīgu donoru. Tā ir tāda situācija, kas patreiz ir patreizējā medicīnas situācijā, bet ja mēs rēķinām kādus 20, 30 gadus uz priekšu, tad loģiski, ka šī aina būs vēl bēdīgāka un mūsu bērniem būs daudz grūtāk atrast donoru nekā patreiz. Ko var saglabāt cilmu šūnu bankā no nabasaites asinīm vai, teiksim, ko var saglabāt no nabasaites, ja? Un mūsu banka, līdzīgi kā lielākā daļa bankas, kas ir cilmu šūnu bankas, mēs saglabājam tās asinis, kas ir palikušas nabasaitē, ja? Un mēs saglabājam audus. Audu nozīmē to nabasaites gabaliņu, tādu pirkstu resnumu, tādu virves veida audu gabaliņu. Tur ir iekšā vartona gēls, tāds želē veida masa, kurā ir asinsvadi ieslēpti, un tajā ir jaunas šūnas, mezenhimālas šūnas, nenobriedušas šūnas, kuras laboratorija māca izdalīt no šī audu materiāla, sagatavot un saglabāt nākotnē. Ja asins šūnas ir tās, no kurām mēs arī nākotnē veidojam asins šūnu līnijas, kas nozīmē tos asins ķermenīšus, kas cirkulē mūsu asinsritē. Sarkanie, baltie, trombocīti, monocīti, imūnšūnas, dažādas asins šūnas, kuras mums ir nepieciešamas asinsrites, asinsradas un imūnsistēmas uzturēšanai. Tāpēc šīs šūnas pamatā arī pielieto pie asins saslimšanām. Tās jau tagad ir 86 diagnozes, kuras ir izgājušas visus klīniskos pētījumus, un ārstiem ir ārstu algoritmos ierakstīts, ka pie tādas un tādas diagnozes mēs izmantojam cilmu šūnu terapiju. Un pateicoties pirmajai transplantācijai 1988. gadā, šis laika periods ir bijis pietiekošs, vairāk kā 30 gadi ir pagājuši, kad arī mēs esam izpētījuši, apstiprinājuši, mums ir atgriezeniskie rezultāti, un pie šīm asins saslimšanām mēs arī to kādreiz apzīmējam kā tādu dzīvību glābjošu iespēju. Šajos gadījumos cilmu šūnu transplantācija nevis ārstē asins vēzi, bet tad, kad mēs esam izārstējuši šo saslimšanu, mēs atjaunojam asinsradi un imūnsistēmu. Bet tāds kutelīgs teikums ir, ka pielieto neiroloģijā. Un tas nebūtu tā kā pēc mūsu domām nav saistīts ar asins slimībām, bet neiroloģijā ir kādus pēdējos 2, 3, varbūt vairāk gadus to dara, eksperimentālā veidā ir dažādas programmas, kas ir pasaulē izveidotas, lai varētu šos projektus uzturēt un klīnikās un universitātēs. Bet šeit ir nosacījums, kāda ir neiroloģiska problēma. Visbiežāk tā ir bērnu cerebrālā trieka, bērnam, kuram vecāki ir saglabājuši cilmu šūnu materiālu cilmu šūnu bankā. Ja? Un tāpēc tie gadījumi nav bieži, jo tās sakritības starp to, kad jūs esat parūpējušies un nolikuši šo cilmu šūnu materiālu un liktenis ir sagadījies tā, kad veidojas kaut kāda šāda saslimšana. Paldies Dievam, nav tik bieži tie gadījumi, bet tajos gadījumos tas ir īsts atradums un īsta atslēga, absolūti nekaitīga ārstēšanas metode, jo pacientam tiek ievadīts viņa paša asins cilmu šūnas. Un kopumā pasaulē ir par šiem gadiem vairāk kā 85,000 transplantācijas visā pasaulē notikušas, un tas vien ir tas apliecinājums, kad es nerunāju
tukšu, bet tā ir tā zinātne, kura veidojās tepat mums blakus, ja, tepat kopā ar mums pēdējos 30 gadus. Otrs veids, ko es teicu, bija audu cilnu šūnas. No tā nabas saitas gabaliņa, ja, kur ir tās želē veida šūnas, starp kurām ir mezenhimālās šūnas, un laboratorija māk viņas izdalīt un pavairot un saglabāt. Mēs viņus saglabājam tādos 5 mazos konteinerīšos, tā kā man pirkstiņš, un mēs viņus saglabājam pavairotas līdz 1 miljonam. Tad tā pati par sevi ir liela vērtība 2 aspektu dēļ. Viens, kad šūnas ir parādījušas, ka viņas māku vairoties un ka viņas ir aktīvas un dara to darbiņu, ko mēs no viņām sagaidām. Otrs, ka šis produkts jau ir tādā stadijā, ka mēs viņu varam vajadzības gadījumā atkal pavairot, cik mums ir nepieciešams tā šūnu materiāls. Ja? Tad pati galvenā tā lieta ir tā, ka mēs esam pārliecināti, ka tas ir nevis gaļas gabaliņš, ko mēs saglabājam, nevis kaut kāds šūnu materiāls, bet ka viņas ir reāli kvalitatīvas pēc noteiktiem standartiem, gatavas dalīties, vairoties, un tad, kad mums būs tā vajadzība, viņas arī darīs to pašu. Un audu šūnām ir 3 tādas galvenās īpašības, kas ir viens, tā kā bildē ir zīmēts, un tāpēc, ka viņas ir mazāk diferenciācijas stadijām zemāk, mēs mākam no viņām izaudzēt jebkuru ķermeņa šūnu. Ja, tātad pēc principa līdzīgs ar līdzīgu, uz attiecīgām barotnēm šīs šūnu līnijas mēs mākam laboratorijā veidot. Tā ir viena lieta. Otrs ir šī vairošanās un dalīšanās, ko es jau minēju, jo praktiski neierobežot ir šī dalīšanās spēja. Un kas ir svarīgs un kāpēc mēs arī tādā ģimenes aspektā runājam? Tāpēc, kad nevajag sadarību. Viņas darētu jebkurām. Arī man, jūsējās vai otrādi. Bet tas ir tas, kas nosaka to ģimenes piedarību. Un kas ir ģimene? Cilnu šūnu transplantācijas uzskatā ģimene nozīmē to mazulīti, kurš ir piedzimis un kuram vecāki ir saglabājuši materiālu. Mazulītim ir brāļi un māsas, un mazulītim ir tētis, mamma, vecmāmiņa, vectētiņš, un mazajam būs bērni. Tātad tāda vertikāla ģimenes līnija, kas nosaka izmantošanas iespējas. Terapijas veidi ir dažādi, tāpēc, kad mākam tos dažādos šūnu veidus izaudzēt. Bet pēdējos pāris gados uzsveru, un tas ir jāuzsver, ka cilnu šūnas, tas nav tikai tas asiņu maisiņš. Ja mēs runājam par asins materiālu, par mezenhimālajām šūnām vairāk vai mazāk skaidrs. Ja? Tātad pavairot varam, cik vajag, dar visiem, izaudzēt mākam jebko, līdz ar to varam tādā atjaunošanas medicīna. Bet vēlreiz atgriežoties pie asins cilnu šūnām, pie tā asins cilnu šūnu maisiņa, tur iekšā ir arī tādas šūnas kā imunšūnas, tur ir arī monocīti un vēl kaut kādi dažādi nosaukumi, derīgas lietas, kuras visus nesaukšu. Un zinātnieki ir iemācījušies no šīm šūnām vai šūnu fragmentiem, varbūt, teiksim, no kaut kādiem gēniem vai nuklīnu skābēm. Mēs mākam ražot jaunieviestās terapijas zāles, jo tie ir biotehnoloģiski ražoti audu vai šūnu produkti. Un nevis mēs tikai pavairojam un tādu, kā bija, savairojam skaita ziņā, ja? Bet šī gadījumā šie produkti ievadīti pacientu organismā var veikt pilnīgi atšķirīgu funkciju no tās, kura bija sākotnēji. Tātad tās ir tās šūnu biotehnoloģijas, kuras veidojās un par kurām mēs kaut kādus gadus atpakaļ runājam, no zinātne jau vispār attīstās un pēc gadiem būs iespējams daudz kas no tā, ko šodien nevar.
Tagad ir pienākusi šodiena, un mēs jau varam šīs lietas saukt vārdos, ka mēs mākam tādas tehnoloģijas kā biotehnoloģijas. Par imūnterapiju un KRT produktiem un naturāliem killeriem runājot, tie ir tādi vārdi, kuri parādās žurnālos zinātniskajos pagājušajā gadu, varbūt aizpagājušajā gadu. Un šīs ir tādas inovatīvas terapijas, kad mēs šūnai dodot noteiktu uzdevumu, tās ir imūnšūnas, ko mēs varam izdalīt no šī asiņu maziņa, kad mēs dodot viņai uzdevumu, viņai ir gatava cīnīties ar sliktām šūnām, piemēram, vēža šūnu. Ja, tad, ja mēs jautājam, vai ar cilmes šūnām var ārstēt vēzi, tad atbilde būs tāda stiepta, jā, bet tad ir pilnīgi citas tehnoloģijas, un tas būs individuāli un tā tālāk. Jo ar vēža ārstēšanu, tad, kad mēs kāds apgalvojam, kad mēs ar cilmes šūnām ārstēsim vēzi, kurš ir varbūt 4. stadijā, nē, tas nav tas gadījums. Bet tās ir smalkas tehnoloģijas, kuras tomēr šajos gadījumos mēs iemācamies izmantot un precīzi dodot šūnai uzdevumu, mākam tās vēža šūnas atrast. Un, lai šādus augstu tehnoloģiju produktus radītu, ražotu, ir nepieciešams attiecīgas laboratorijas, un visā Eiropā ir 2 laboratorijas, kas ir mūsu laboratorijas, kurām Eiropas zāļu aģentūra ir devusi atļauju, labas ražošanas prakses atļauju šādus produktus, ka mēs drīkstam sagatavot. Tos visus terminus, ko es varbūt par terapijas iespējām minēju, tad ir standarta terapijas un ir terapijas, kuras ir klinisko pētījumu stadijā un eksperimentālas terapijas. Ja? Kāpēc tas varbūt ir tā izcelts? Tāpēc, ka ar standarta terapijām ir vienkārši. Standarta terapijas ir ārstiem algoritmos, un ja man ir tāda saslimšana, un man nav neviens jāpārliecina, ka šeit varētu meklēt cilmes šūnu terapiju. Ja? Tad šajos gadījumos ārstniecības personāls meklēs vai meklēs donoru, vai meklēs kā savādāk, ja tās būs tās asins saslimšanas, kuras ir izpētītas un kur mēs runājam par saderīgu donoru atrašanu. Par kliniskajiem pētījumiem, ja ir ap 3000 klinisko pētījumu, tad tur ir daudz visa kā, tas viss, kas notiek zinātnieku gan laboratorijās, gan klinikās, kas prasa vēl apkopot datus, un atsevišķi novērojumi, no kuriem varbūt vēlāk veidosies kliniskie pētījumi. Un par tādu ievadīšanas veidu, tīri izglītībai autologā ir ļoti vienkārši, tas ir mans pašs, tātad, ja es paņemu savu materiālu un ievadu pats sev, tad tā ir autologā transplantācija. Ja tiek ievadīts saderīga donora materiāls, tā būs allogēnā. Lai šādus projektus virzītu un spētu runāt par ārstēšanu, par pacientiem, tas nozīmē, ka mēs neesam tikai cilmes šūnu banka, kura māka pie dzemdībām paņemt materiālu, nogādāt laboratorijās, sagatavot ilgstošai uzglabāšanai, bet mēs esam vienīgā ģimenes banka, kas pacientiem piemeklē un piedāvā arī ārstēšanu. Un tas ir tas galvenais, varbūt vērtīgais, kas rezumējās no tā, ka mēs esam lielākā cilmes šūnu banka Eiropā un arī 3. vietā pasaulē. Tas mūs parāda kā tādus nopietnus spēlētājus šajā sfērā, šajā laukā, kur mēs runājam par cilmes šūnu terapijām. Un tas visvairāk ir vajadzīgs gan tagadnes pacientiem, gan tiem pacientiem, kuri būs nākotnē. Par pacientiem runājot, mēs esam apkopojuši tādus pierādziņus, sazīmējuši par to, cik tad aplikācijas ir veiktas un nopietnas ārstēšanas tādas uzskaitītas, aprakstītas ir no 2004. gada,
un līdz šī gada novembra beigām Farmakoda grupā ir bijusi 2147 pacienti, un kreisajā pusē skatoties uz to aplīti, mēs redzam, ka 89%, tad lielākā daļa, ir tomēr izmantots audu šūnas, šis no audiem tās mezeņkumālās šūnas. Un tikai 11% gadījumu mēs esam izmantojuši navasaitas asins. Iznāk atšķirīgi, jo es stāstīju, ka asins mēs pētam 30 gadus, un tāpēc mēs esam vairāk izpētījuši, bet nav atšķirīgi tāpēc, ka no audu šūnām mēs mākam izaudzēt jebkuru ķermeņa šūnu, ja, un tas nosaka, tie 3000 pētījumi, kas ir pasaulē, arī nosaka to plašo pielietojumu, tās plašās programmas, kur mēs to visu darām. Un par asins, ja mēs esam sīkāk arī šo asins daļu sadalījuši pīrādziņu, tur viņš dalās uz pusi, tie 11% dalās uz pusi, jo arī tur pusē gadījumi neiroloģija, pusē gadījumi tomēr ir asins saslimšana. Audu šūnas arī atsevišķi sadalot, mēs atkal nonākam pie liela cipara, pie 70%, kur ir izmantot šūnas neiroloģijā, neiroloģiskie stāvokļi. Un kāpēc tas uzsvars ir uz neiroloģiju? Tāpēc, kad ir divas tādas diagnozes, par kurām mēs skaļi runājam, kā bērnu cerebrālā trieka un autisms, un kāpēc mēs skaļi runājam par šīm diagnozēm? Tāpēc, kad nav iespējas diagnosticēt, nav iespējas skrīningu programmas veidot, lai mēs varētu pirms saslimšanas diagnosticēt šādas saslimšanas. Un arī nav tādas patofizioloģiskas ārstēšanas iespējas. Viss ir ārstēšana, rehabilitācija un dažādas, teiksim, citas arī medikamentu ārstēšanas pārsvarā ir simptomu un seku likvidēšanai. Un bērnu cerebrālā trieka, jā, tas nozīmē, tas nav trauma dzemdību laikā. Tas ir, teiksim, dažādu stāvokļu kopums, kas tad ir rezultātā veidojas smadzenēm skābekļa badu, un tur arī mums rodās tad attiecīgi vai nu kustību traucējumi, vai varbūt redzes traucējumi, vai epilepsijas lēkmes. Un ņemot vērā, ka kustību traucējumi ir lielai daļai no šiem pacientiem, un patiesībā bērnu invaliditātes lielākā sadaļa ir tieši bērnu cerebrālā trauma, trieka, jā. Autiskā spektra traucējuma tāda strīdīga diagnoze, vai viņi ir diagnoze vai nav diagnoze, tā īsti mēs arī nezinām, kā šie traucējumi rodās, bet ir tas, kas ir izpētīts un attīstoties diagnostikas iespējām, tomēr ir tā sinapšu savietojamība traucēta pie autisma, un tāpēc šūnas nemāk sarunāties savā starpā. Un īsumā tas ir labā stūrītē apakšā tajā bildē, kur ir 2 neironi, kuri nemāk sarunāties, kuriem vai nu impulsi aizskrien garām vai atlec atpakaļ, līdzīgi kā tas ir, kad strīda laikā mēs arī cilvēki strīdoties visu enerģiju tukšo pavadām kaut kur citos virzienos, nevis tur, kur vajadzētu. Un to, kad ārstēšana tiešām tiek veikta, un to, kad šī sfēra ir dzīva un attīstās, apliecina mūsu pacienti, apliecina tas darbs, ko mēs esam ieguldījuši. Vai visprecīzāk, varbūt no 20. gada sākot, bija jau izstrādātas klinikām tādas metodikas ar noteiktām ārstēšanas schēmām, līdz ar to šie 6 bērniņi varēja uz Šagelmedu kliniku doties periodiski ar noteiktiem, teiksim, devām, ar noteiktiem intervāliem, un
Kas vēl te ir varbūt jāpiemina tas, ka ja, te ir arī atbilde, cik tas ir grūti, sāpīgi vai kā ar to slimo bērnu, kā viņš panes šādas ārstēšanas. Nu, pēc būtības tā ir zāļu ievadīšana vēnā. Ja. Atrodas slimnīcā parasti 1 dienu, varbūt 2, varbūt nākošā rītā izlaiž no stacionāra. Ja, bet nekas dikti sarežģīts un tāds neiedomājams tas nav, tā ir parasta tāda injekcija vēnā. Lai cik sarežģītas tehnoloģijas, bet ievadas veids ir pietiekoši vienkārši. Un mēs turpinām savu darbu, un Ance un Ārta ir šajā jau slaidiņā iepriekšējā slaida, jo ir iziets tāds viens periods Polijā, Žagelementa klinikā, un tagad abas meitenes turpina Slovākijā cilmšonu terapiju. Katrai ir tagad savi mērķi. Ances gadījumā ir doma par redzes atjaunošanu vai vismaz uzlabošanu. Dārta turpina nodarbības arī paralēli cilmšonu terapijai Adeli centrā. Un prieks, kad Dārta ir jau stabili, var sēdēt pati. Viņa arī ir piecēlusies kājā, 4 gadu vecumā viņa piecēlās kājā, bet tāds liels staigātājs viņa nav. Tāpēc, kad tur vēl liels darbs ir darāms, lai varētu muskuļus un cīpslus un tos savilktos muskuļus piedabūt staigāt, bet Dārtiņa iet skolā. Un tas ir noteikti liels nopelns pie tā stāvokļa, kāds bija tad, kad viņa bija pavisam maziņa. Šajā slaidiņā esmu ielikusi arī to schēmu, tad, kad tā doma veidojās, ka vajadzētu cilmšonu terapiju izmantot. Te uzreiz atbildēšu uz jautājumu, kā es zināšu, ka man tās šūnas, kas glabājās laboratorijā, varētu būt šī brīdī izmantojams. Un vajadzētu būt tā, ka tie ārstu konsiliji, jo tās būs nopietnas saslimšanas, tās nebūs vienkārši saslimšanas, kad tā ideja nākt no ārstiem speciālistiem. Praksē tā nenotiek, jo neienāk prātā, kad varētu šūnu materiāls kaut kur laboratorijā glabāties. Un arī varbūt tāpat ir neiroloģija, ko es tik daudz esmu pieminējusi, ka kādreiz ir arī tas uzskats, ka vispirms pacientam ir jāpiedāvā klīniski apstiprinātas terapijas metodas, tā kā cilmšonu terapija vēl bieži nav šajā grupā, tad arī varbūt tāda aspekta dēļ. Bet kas gan, ja jums tā doma ir radusies googlinot šurpu turpu, un ja jūs esat mūsu klienti, tad tas veidojas gana vienkārši, ja jūs nākat pie manis, pie pacientu koordinātoru, vai zvanat, vai rakstat, katrā ziņā, tad arī šo jautājumu mēs risinām. Mums ir tas un tas, mēs esam jūsu klienti, un kā tur būtu, vai mēs varētu ko darīt ar cilmšūnām. Un tālāk jau tā mana saziņa ar klīnikām, mana saziņa ar mūsu mātes kompānijas medicīnas departamentu, tad mēs varam meklēt vai kādas programmas, vai kādus pētījumus, vai, teiksim, kaut vai klīnikas, kuras ar šo problēmu dotajā brīdī nodarbojas. Tad, kad mēs esam, man liekas, ka nevienam jau no mums tādu šaubu nav, ka tas materiāls tomēr ir vērtīgs. Mums ir dažādi šaubas par to, vai šoreiz, vai tagad, vai tas ir sarežģīti, vai tas ir dārgi. Ja mēs atkal esmu tādā vienkāršā bildē ielikusi, kas ir jāizdara, lai noslēgtu līgumu par cilmšūnu saglabāšanu. Pirmā sadaļa ir zināšanas. Tās ir tās zināšanas, ko mēs cenšamies jums dot, ko jūs meklējat, ko vajadzētu ginekologam jums stāstīt, pieminēt, ka tāda iespēja ir. Ja nē, tad tas ir arī tajā bildītē kā konsultācija ar mērķi, lai jūsu lēmums būtu uz izpratni, uz zināšanām balstīts, kāpēc tas ir labi un kā tas varētu palīdzēt
nākotnē un kāpēc tiešām mēs to darām ģimenes vārdā. Sagatavojam dokumentus, līgumu. Mūsdienās mēs to visu varam arī elektroniski parakstīt, tad ja abiem vecākiem ir elektroniskais paraksts. Var jau arī parakstīt tikai mamma, bet mūsdienās visbiežāk tomēr paraksta abi vecāki, bet aizliegts nav, kad arī mamma, ja ir mamma viena pati, kura rūpējās par bērniņu, arī tajos gadījumos ir iespējams parakstīt līgumu, saglabāt cilmšu un materiālu. Materiālu paņem vecmāte. Tātad, kad mēs esam, patiesībā jums ir arī tikai jāizdara šī izvēle, jā, es tomēr gribētu saglabāt cilmšu un materiālu, tad to pārējo jau mēs nokoriģēsim, nokonsultēsim un palīdzēsim to taciņu iziet. Līdz tam brīdim, kad jūs dodaties uz slimnīcu, jūs mums uzrakstat īsziņu, kad dodos uz slimnīcu, un materiālu paņem vecmāte. Vai visas vecmātes ir apmācītas? Jā, vecmātes ir apmācītas, jo to prasa likumdošana. Tas ir mūsu pienākums, par ko mums arī Zāļu valsts aģentūra kontrolē reiz 2 gados. Līdz ar to šī procedūra ir vecmātēm zināma, pazīstama. Viņas regulāri atjauno zināšanas. Katrā ziņā mēs toties arī zinām, kuras vecmātes ir šo kursu izgājis, kuras to māk darīt, kuras to dara, kuras to drīkst darīt, kuras slimnīcas to drīkst darīt, jo ir 2 slimnīcas Latvijā, Ogra un Dobele, ar kurām mums nav līgums. Jā, tātad šīs 2 slimnīcas nevajadzētu izvēlēties, ja mēs domājam par cilmšu un saglabāšanu. Otrs, tad, kad jūs dodaties uz slimnīcu un rakstat mums īsiņu, arī, kad jūs jau līgumu izpildat, tad jau mēs arī esam saziņā un jautājat, vai jums būs līguma vecmāte, vai jums būs dežūrpersonāls. Arī tādā reizē, kad jūs dodaties uz slimnīcu, arī tad mēs jau turam, tā teikt, roku uz pulsa, kad jūs esat jau tādā dzemdību procesā. Mēs jau rēķinamies ar to, ka būs materiāls paņemts, kad mēs meklējam lidmašīnas biļeti kastītē, jo mūsu kastītes lido ar lidmašīnu. Lidmašīna ir reizes 3 dienā, un to mēs arī visu kurējam. Un, kad jau vecmāte ir savu darbiņu izdarījusi, un tad viņi mums dod ziņu, kad ir materiāls paņemts, kad materiāls ir gatavs transportēšanai. Izmeklē materiālu tālāk laboratorijā. Tas ir laboratorijas darbiņš, jo transporta kastē šis asins un audu materiāls nonākot laboratorijā. Laboratorija, viņas mērķis ir pārbaudīt gan uz infekcijas, gan uz, teiksim, šūnu dzīvot spēju, cik to šūnu ir. Arī mezenhumālajām šūnām, šīm audu šūnām, viņas ir jāizdala no tās nabas saites, viņas ir jāliek uz barotnēm, jāpavairo. Līdz ar to tas process ir pietiekoši garš. Tad pirmie rezultāti ir pēc 2-3 dienām, bet tālāk certifikātu sagatavo laboratoriju, kad mazajam ir 3 mēneši. Un tad ir tas galīgais certifikāts. Līdz ar to arī tādi maksājumi, varbūt periodi veidojās, kad līgumu slēgzot, jūs saņemat rēķinu par sākotnējo rēķinu par to kasti, kurām paņem materiālu un to, ko izdara vecmāte, un kad mēs nogādājam laboratorijā, un tie 305 eiro, un to lielo rēķinu, kas nozīmē to pamatmaksu, tas ir tas, kas ir samaksāts par laboratorijas izdevumiem, apstrādājumu. Tas ir 1160 eiro. Tas parādās tos 3 mēnešus pēc mazulīša dzimšanas. Ja? Tad, kad ir izanalizēts, izpētīts, sagatavots sasaldēšanai, tikai tad mēs arī šo rēķinu jums izrakstam. Un tad, kad viņas ir lēnām sasaldētas līdz -196 grādiem, tad tas uzglabāšanas laiks ir beztermiņa.
tā atbild uz to, cik ilgi šīs šūnas var glabāties un būt izmantojums. Līgumam termiņa nav. Ir tā vēsture tik gara, cik mums ir pirmais pacients, taču laboratorijas gan Japānā, gan Amerikā, gan Eiropā arī laiku pa laikam tās vadlīnijas pārskata, un tas pēdējais rezumē ir par 29 gadiem. Nu, un tā atbilde ir, ka līgums ir beztermiņa, kad šūnas mīnus 196 grādu temperatūrā uzglabātas, nemaina savas kvalitīvās īpašības, viņas vairojās un dalās tāpat kā tad, kad viņas tika iegūtas. Ja? Un tas ir tas, kāpēc mēs arī runājam, kad mēs paredzam visam cilvēka mūžam izmantošanai. Nevis līdz 18 gadiem, vai varbūt nevis tikai bērna periodā, bet cilvēka dzīves gājumā. Nu, lūk. Cenu tās ir tās izmaksas, kas ir paņemšana, apstrāde un 1 gada uzglabāšana. Un vienmēr runāju par asinīm un audiem, neizdalot varbūt, cik tad būs asins materiāls viens pats, cik būs audu materiāls. Varbūt man nevajag 5 audu konteinerīšus, bet vajag tikai 2. Nē. Vienmēr saku, kad mēs nedzemdējam gluži katru svētdienu, arī cilmšūnas. Mēs pie dzemdībām nevienmēr varam paņemt. Līdz ar to, ja jau tīri loģiski, ja jau mēs uz tādu pasākumu gatavojamies un mēs esam tā kā domājuši par to, tad mēs runājam par tām asinīm, kas ir palikušas nabas saitē, placentā, viss tas, ko vecmāte pēc bērniņa piedzimšanas varēja paņemt, un tāpat audi. Jā. Tie 5 konteinerīši ar tev 1 miljonu šūnu, tā ir milzīga vērtība, un mēs viņu ne visās valstīs, tas ir tieši tā, un tāpēc varbūt vārdiņš prēmijum nozīmē, ka tas ir tas labākā opcija, un tā ir tā opcija, ko man negribētos saskaldīt sīkāk. Mēs par dvīņiem rūpējoties esam raduši iespēju pamatmaksas rēķinām iedot 30% atlaidi. Līdz ar to, ja mēs domājam par dvīņiem, tad cena nedubultojās, bet ir atlaides gan uzglabāšanai, gan arī apstrādei. Un otra grupa, par ko mēs ļoti rūpējamies, mēs par tiem bērniem, kas nāk ar IVF procedūru šai saulē, jo viņiem vairāk vajag to aizsardzību. Viņi no laba prāta stārķus viņus negribēja nest, un līdz ar to šajā cilvēku dzīvē droši vien tā aizsardzība ir vajadzīga vairāk. Līdz ar to tur arī mēs dodam 50% atlaidi apstrādes izmaksām, un tas ir ļoti patīkami. Līdz ar to tādas 3 paketes ir, kas ir cenu izteiksmē. Nāk Ziemassvētki, un arī mēs gribam Ziemassvētkos dāvināt dāvanas, un es domāju, ka tā dāvana būtu ģimenes dāvana, mazulītis, ko jūs gaidat, būs ne tikai dāvana ģimenē, bet viņš var sarūpēt arī ģimenei šādu apdrošināšanas dāvanu nākotnē. Bet mēs kā Cilmšūnu banka iegūs komplektam, tātad tai kastītei, kurā paņemam materiālu, kuras cena ir 305 eiro, esam iedevuši 50% atlaidu šim iegūs komplektam, un arī gribās, lai jūs esat priecīgi, laimīgi šajā Ziemassvētku laikā. Tas būtu tas, ko es tā kā sagatavoju lekcijas veidā pastāstīt. Jā, Kristīna teica. Tagad varētu ķerties kādam jautājumam klāt. Jā, kamēr meitenes gatavo jautājumus, es arī varu. Var jau rociņu celt un uzreiz arī runāt, nav
Jā, meitenes var Tiešām mēs droši maz esam. jautāt, jo tā kā doktori minēja, mums nav ne tikai, mēs ne tikai rūpējamies par to visu materiālu vai par to jums, bet mums arī diezgan svarīgi ir arī, kā doktori minēja, IVF bērniem, ietaupīt viņiem, tad arī, teiksim, ko mēs daudziem vecākiem tagad gada beigās tā kā informējam, arī mēs pēc 20 gadiem esam pirmoreiz spiesti pacelt cenas. Sākuma maksai, tas ir tā kastītē iegūst komplektam, kas no 1. janvāra būs 400 eiro. Un arī apstrādē mums šogad ir jāpaceļ, var teikt, no 1. janvāra jāpaceļ tās izmaksas, un tur arī būs 1320 eiro. Tā kā jā, ja jums ir iekšēji, kā lai saka, domāt, jā, mēs ņemsim, bet, tad varbūt nākamgad, bet, es no savas puses, kā ar visiem vecākiem runāju, kad nav obligāti jāgaida tur 3. trimestrs, kā vienmēr visi vecāki noslēdzam to līgumiņu, ieliekam čeklistā iekšā ķeksīti, viss ir izdarīts, kastīt noliekam pie somiņas, un arī kā doktori minēja, tas process ir tik ļoti elementārs un viegls. Un galvenais, ko mammas vienmēr uztrauc, tas ir, vai bērniem kaut kas netiek noņemts. Bērnam nekas netiek noņemts. Bērniņš sāk kalpot, tiek paņemts šis materiāls. Un mēģinu iedrošināt meitenes uz jautājumiem, bet neviena nejautā. Vai doktori tik labi izstāsta? Vai Es šoreiz arī pieminēju tos pāris jautājumus par tām slimnīcām vai Jā. visās slimnīcās, jo bieži vien jau tie jautājumi diezgan līdzīgi, un es jau arī spēju atcerēties, un kādi tad ir tie galvenie jautājumi. Kā jūs domājat, cik ilgi ir jāpulsē nabassaitei? Tad, kad mazais piedzimst, cik tad ilgi vecmātei būtu jātur uz tās rokas tā nabassaite, un cik ilgi jāļauj viņai pulsēt? Un kāpēc jāļauj izpulsēt? Un kāpēc? Varat nerakstīt, protams, un varat neatbildēt, bet es paredzu, ka parasti tā pirmā atbilde ir, lai mazais saņemtu visu tā vajadzīgās vielas, tās asinis atpakaļ sevī, nevis paliktu mammas pusē. Labi, doma laba. Statistika saka, ka 15 sekundēs tā asins plūsma, kas ir, kura vēl aiz inerces turpinās, kad 15 sekundēs 80% no visa tā labuma tomēr nonāk bērniņa pusē. Tātad tās pirmās 15 sekundes, labi, kaut vai 30 sekundes ir tās, kuras tiešām vecmāte nogaidīs, ja tikai nebūs kaut kādas rēžas, nesadarības vai kādi citi, varbūt, apstākļi, kur dēļ ir uzreiz jāklemē nabassaite. Kāpēc vēl ir jāļauj pulsēt nabassaitei kādu brīdi? Tāpēc, kad mazais dzīvoja ūdenī, un no ūdens nonāca sauszemē. Un nonākot sauszemē, plaušas bija saplakušas, un tām alveolām ir jāatverās. Viņam ir jāievelk pirmā elpa. Tās saplakušās plaušiņas ir jāatver. Un tas paņem kādu brīdi, un lai smadzenēm nepietrūktu skābekļi, tad arī tas ir tas iemesls, kāpēc mēs ļaujam nabassaitei vēl pulsēt kādu brīdi. Un pēc pasaules neonatologu vadlīnijām, kur mūsu Latvijas neonatologu asociācija arī šīs vadlīnijas ir pieņēmas, tās ir 2 līdz 3 minūtes. Tātad nerunājam par 10 minūtēm vai 40 minūtēm vai nezinu cik minūtēm, Tīri objektīvi tās ir 2 līdz 3 minūtes. Labi, kaut 4 vai 5, bet kā kuram? Tāpēc jau tā vecmāte to nabassaiti tur uz tās rokas, jo viņa jau jūt to pulsāciju, jo kas notiek? Notiek tas, kad pārdalot nabassaiti, piedzimstot bērniņam, tā placenta jau dalās nost no dzemdes sienām, un tā asinsrite jau pārtrūkst šākātā. Uz to brīdi, kad placenta ir gatava piedzimt, viņi jau sen ir
asinsrite ir beigusies, ja, tad tās teorijas, kādas šur tur klīst apkārt, ja mēs viņus sasaistam ar tādiem medicīniskiem aspektiem un uzticamies savai vecmātei, tad droši, ka mēs mazajam neko neatņemsim. Arī tad, ja mēs ņemsim cilmšūnu materiālu. Vēl ko es laikam varētu piemetināt arī to, ka, ja kāda mamma plāno ūdens dzemdības, tad arī ūdens dzemdībās ir iespējams paņemt cilmšūnas ķeizerā, ūdens dzemdībās vienīgais, kur nevar paņemt, tas ir mājdzemdībās, vai nu, lai citreiz mēs smējamies, ka nepaspēja aizbraukt līdz slimnīcai, ka teicis spiest pieņemt mašīnā. Bet, jā, cilmšūnas var paņemt, šo bioloģisko materiālu var paņemt pie ķeizera un ūdenszemdībās. Tā kā tur par to arī nevajadzētu satraukties. Teiksim, mūsu vecmāte Ines Valdmane to ļoti, kā saka, praktizē un dara. Un kas vēl tāds, kas mums vienmēr tādi jautā, dakter, ko mums vienmēr kād mamām? Tad ir pēdējais brīdis noslēgt līgumu, vienmēr ir tādi jautājumi, tā kā es jau iepriekš minēju, lai pašiem būtu sirdsmiers un nebūtu stresa, kad vai mēs paspēsim vai nē, tad, kaut kādus 2-3 mēnešus pirms bērniņa dzimšanas, tas jau ir tāds, pēdējais, jo bērniņam nav tā kā pārtikai derīguma termiņš, kad pasaka piedzims 5. janvārī, un kad viņš ar 5. piedzims. Viņš piedzims tad, kad viņš jutīs, ka viņš ir gatavs, kad mamma būs atslēgusi prātu, būs palikusi mierīga, relaksēta, un tad viņš arī pieteiksies. Laikam tādā lielā ziņā mēs visu tā kā esam atbildējuši. Bet es, meitenes, jums nosūtīšu arī lekcijas ierakstu, lai jūs pēc tam varbūt otru pusīti vēlas noskatīties, vai vēl vienreiz, otrais jūs vēlaties noskatīties, noskatāties un droši arī zvaniet, jautājiet, ja kaut kāds procesuāls vai kaut kāds termiņš vai kaut kas nav skaidrs, tad droši var zvanīt, jautāt. Un tad šī laikam mums ir šī gada pēdējā lekcija. Patiesībā jau laikam nē. Varbūt vai nebija pa 16. datumu vēl doma? Jā, mums pirms katras adventas pa vienai lekcijai. Bet, jebkurā gadījumā neatlieciet, to domu arī uz to Ziemassvētku laiku, jo tagad man stāv kalendārs vēl nedēļa, un pasaule apstāsies, viņa sajuks prātā, viņa būs aizņemta ar bumbuļiem un cepušiem, un neies nekas no rokas. Līdz ar to, ja tā doma ir, tad neatstāt uz pēdējo brīdi, bet to izdarīt jau tagad. Tā kā paldies, daktari, jums priecīgu 3. adventi, jā? Jā, būs 3. Meitenes priecīgi 3. adventu. Viena meitene, kur Irina pieslēdzās, bet, es pēc tā kā jau minēju, Irina, es pēc tam nosūtīšu visiem lekcijas ierakstu, bet Irina var dzirdēt vēlējumus, priecīgu adventi, skaistu jums sagaidīšanu ar maziņo, un, kā es visām mamām saku, baudiet šo skaisto laiku, viņš tik ātri paiet. Te mēs runājam, kad jūs esat palikuši stāvoklī, un te jau mēs tiekamies pēc kastītes, un pēc tam jau mēs tiekamies ar maziņo, kuram ir gads, un tad jau nāk mums jau kuriem ir 18 gadi pie mums. Tā kā baudiet šo skaisto laiku un uz tikšanos. Un es jums visām nosūtīšu lekcijas ierakstu rīt no rīta un arī to piedāvājumu, ko daktari minēja, sīkāk izstāstīšu par visām izmaksām un arī par to Ziemassvētku atlaidi. Un pielikšu klāt pāris tādus informatīvos video pa Mareku, ko daktari stāstīja. Mums ir ļoti skaists video. Un arī pa saslimšanām saiti, kur ir izmantotas cilmašūnas, un saiti, kur jau ir veiktas transplantācijas ar cilmašūnām, kur jūs varat iepazīties pie kādām saslimšanām, tādā vecumā, kādas šūnas ir izmantotas, donoru vai savas.
Un tā kā, lūdzu. Tikai nevajag mēģināt izveidot sev tādu Excel tabulu. Jā. Tas man būs tur, tas tur, tas tur, tas tur. Mums varbūt viņas nevajadzēs, un es jums novēlu, lai nekad viņas nav jāizmanto. Arī es esmu paņēmusi mazmeitiņai kā dāvanu cilmušu un materiālu, un man viņš ir samaksāts līdz 46. gadam, bet godu vārds es negribu viņam ķerties klāt, lai viņš tur stāv, lai viņš tiešām kā kasko apdrošināšana tur glabājās. To es jums arī novēlu. Tā kā paldies liels, un tad uz tikšanos, un priecīgs svētkus, un skaistu sagaidīšanu. Paldies, doktor. Tā.